Mūsu DNS ir informācija, ka mums nav miljoniem gadu. Tur ir arī informācija par pasaules plūdu laikiem. Mūsu DNS visu laiku ieraksta, kādā garā mēs atrodamies, kā ieraksta katru mūsu dzīves mirkli. Tas ir unikāli un parāda, ka nav nekāda evolūcija un parāda, kas mēs esam patiesībā. Tā ir ģenētika. Tur ir informācija, kas neapstiprina to, ka esam cēlušies no pērtiķa. Tur ir informācija par visu pasaules vēsturi, par visu cilvēces vēsturi. Mums nevajag klausīties attīstu murgos, bet skatīties, ko Dievs raksta mūsu sirdīs un mūsu DNK, kas ir kā enciklopēdija. Dievs raksta to mūsu sirdīs. Tur ir tikai tā senā informācija, kas ir ietverta Bībelē, un nekas cits, ko mums cenšas pasniegt. Tur ir viss, arī tas, kas būs, un mūsu DNS arhīvos ir atrodams pat tas, ka mūsos ir ierakstītas visas pasaules valodas, kuras Dievs deva cilvēcei. Tur ir informācija, kas visiem ir vienāda, ka mēs esam radušies no viena pāra. Mēs nevaram rasties no NLO vai dzīvniekiem, vai arī no kosmosa. Mūsu radītājs ir Dievs, kas dod dzīvību. Mūsu DNS dod mums iespēju domāt, runāt, spriest, kas nav dots nevienam dzīvniekam. Un tas viss ir mūsdienu zinātnes pierādīts.